Nu, Čivriu 72. Es sveicināts Autospēc LV autoservisā. Šodien parunāsim par tādu lietu kā eļļas maiņa un vai būtu pareizi eļļu atsūkt ar vakuma vai ar motorīšu palīdzību, respektīvi caur eļļas tā saucamo šķupu, caur eļļas taustu tiek iebāzta tieva trubiņa un caur šejieni ar vakuma palīdzību vai ar speciālu motorīti, jebkurā gadījumā ar vakuma palīdzību, eļļa tiek atsūkta. Vai, kāpēc šāds te video? Redzēju tādu pakalpojumu kā mobilais eļļas servis. Respektīvi, puisis ar trauku aizbrauc pie tevis uz tavu norādīto vietu, piemēram, Maksimas stāvlaukumā, mierīgi. Es gan nezinu, kā tas no valsts vides dienesta var būt legāli, bet viņš jau tur komentārā atbildēja, ka viss ir kārtībā ar valsts vides dienestu, ka tā var darīt eļļu, var mainīt jebkur. Uz ielas, Maksimas stāvlaukumā vai kur. Tā raidījums ne jau par to. Raidījums par to, ka viņš bija nofilmējis, kā viņš šo eļļu atsūknē, un ļoti daudz komentātori bija sarakstījuši komentārus, ka tas nu gan ir, tā teikt, tautas valodā sakot, sūds, ka tā darīt nevajag, jo tas nav pareizi, nav efektīvi, kaut kā, nebija viņiem tur īsti argumenti, bet vienkārši visi bija sarakstījuši, ka tas ir sūds. Prакtiski visi, jā. Tad lūk, šos te komentātors es gribētu nedaudz, tā teikt, atspēkot, paskaidrojot to, ka tad, kad tas eļļas, tā saucamais padons, tātad eļļas karteris, un iet iekšā tā skrūve, tās skrūves sēža, es teiktu, gandrīz vai vairumam mašīnu nav līdz ar apakšu. Viņi iet pat nedaudz uz augšu. Līdz ar to, ja tu mašīnu pacēl augšā uz pacēlāju, atskrūvē šo skrūvu vaļā un iztecina eļļu laukā, tad tur paliks kādi, varbūt 100-200 grami eļļas paliek iekšā motorā. Faktiski vienmēr. Savukārt, ja tu iebāz šo te taustu, tu iebāz šo te trubiņu caur eļļas taustu, tad tas vienmēr atdurās pret kartera apakšu. Un, protams, dažādas konstrukcijas šie te karteri var būt ar kādu citu vietu vai kā, kur tas tausts tur iet. Bet vairumā gadījumu, es teikšu, 95% gadījumos visām mašīnām būs tā, ka šī eļļas atsūkšanas trubiņa atsūks eļļu labāk nekā atskrūvējot šo te skrūvi un notecinot eļļu. Protams, ka pat, ja tur paliek šie 100 grami eļļas motorā, un viņi tāpat kaut kur tur paliek, galvā tur ir tāds bedrītis, tur tāpat paliek kaut kas, kanālos bišķīt paliek, un līdz ar to pilnīgi sterili eļļu dabūt laukā no motora tu nekādā veidā nevari. Tur paliek kaut kādi, es nezinu, cik precīzi grami, 100 vai 200 vai 300, kaut kas tur paliek. Līdz ar to tas, ka tas vecās eļļas mikroskopisks, 1% piejaukums vai 10% piejaukums pie tās jaunās eļļas, tas tāpat motoram neko ļaunu nenodarīs. Līdz ar to par šo uztraukties īsti nevajadzētu. Tas nav tas iemesls. Bet ja mēs gribam, tā kā teikt, piesieties sīkumiem, tad es teikšu tā, ka variants, kad eļļa tiek atsūkta ar trubiņas palīdzību, jā, viņš bieži vien ir lēnāks nekā vienkārši atskrūvēt un noliet to eļļu, bet nevarētu teikt, ka viņš kaut kādā ziņā ir nekvalitatīvāks un ka šī eļļa netīrā netiek atsūkta pilnībā. Vēl tur kaut kādi bija argumenti par kaut kādām metāla skaidām, kuras lūk nosēžoties dibinātam karterim, padonam tur apakšā un kaut kāds metāla piejaukums, un tad lūk atskrūvējot, tad tas metāls tur izlīst. Nekas ir dažām vecākām mašīnām, bija agrāk tām, kurām dzelzs karteri, viņām bija arī tad magnēti iekšā šī te karterī. Un tad, kad tu noņem šo karteri nost, ka viņš, teiksim, aiz vecumu ir izrūsējis vai kaut kas tam līdzīgs, tad ap šiem te magnētiem īsti nekāds milzuma lielais metāla nosēduma skaits nekad sakrājies nav. Un vēl jums jāsaprot, ka tāda lieta, ka tas, kas atrodas karterim apakšā, šie te nosēdumi, viņi tur arī atrodās. Un ja gadījumā sanāk tā, ka kaut kas tiek arī uzrauts augšā, tad tas vienmēr tiks uzrauts augšā caur raupjo eļļas filtru, tad tas ies eļļas sūknī, un pēc tam tas aizies uz eļļas filtru. Un līdz ar to, lai arī kas šī eļļā varētu tikt iesūkts iekšā, metāla skaidas, putekļi, jebkas, tas jebkurā gadījumā apstāsies smalkajā filtrā un nekur tālāk tas netiks.
tā kā filtrs tiek vienmēr mainīts pie eļas maiņas, tad šī arī nav nekāda problēma. Līdz ar to, principā, ja kāds jums piedāvā nomainīt eļu Maximas stāvlaukumā, un tas maksā lēti un tā tālāk, tad to jūs droši variet darīt, un tas nebūs nekvalitatīvi no tāda viedokļa, kā šis te kaut kas motoram sliktāk, ka tur kaut kas tiek atskrūvēts vai nē. Nekas sliktāks tur nebūs. Cita lieta, ka, protams, droši vien tā nemaz nedrīkst laistīties, kur pagadās. Tas būtu jādara speciāli aprīkotā vietā, bet tas jau ir cits jautājums, kur mēs varētu uzdot valsts vides dienestam vai tam līdzīgām institūcijām. Es domāju, ka tur neviens neko arī baigi par tādām lietām neinteresējas. Līdz ar to, ja jums kāds piedāvā eļu atsūkt, tas ir okskev. Tas, ka tur kaut kas bišķīti paliek motorā, par to uztraukties nav ne mazākā iemesla. Skaidrs un tā tālāk nav tur nekādu skaidu. Tur varbūt ir kaut kādi, putekļi no ķēdes, piemēram, vai tam līdzīgi. Tas viss ir nieks. Tas neko ļaunu tam motoram neizdarīs, un līdz ar to par to uztraukties arī nebūtu vajadzīgs. Cerams, ka šis video bija noderīgs. Lieta thumbs up un eļu var mainīt ar atsūkšanas metodu mierīgi. Mēs pārsvarā tomēr noticinam, kāpēc? Tāpēc tā vienkārši ir ātrāk un ērtāk, un daudzām mašīnām arī filtri. Tur no apakšas kaut kas ir jāpiekļūst un tā tālāk. Līdz ar to tā atsūkšana nebūtu nav tā ērtākā metode, kā varētu likties. Kad servis tur aiz kaut kāda slinkuma pēc to dara vai kaut kā tam līdzīgi. Tā kā, nē, tas tā nav. Tas nav ērtāk, tas nav arī ātrāk. Līdz ar to iebraukt iekšā, pacelt uz pacēlāju, noņemt padonu, apmainīt filtru, izliet caur caurumu. Tas vienkārši ir ērtāk, un tāpēc to tā dara. Ne tāpēc, ka tas ir kaut kā būtiski labāk. Tas ir viss, kas tev jāzina par eļas maiņu. Davai, pišķeli juhu un lai labi ripo.